viens no skaistākajiem zālājiem, kādu esmu redzējis. Protams, daudz esmu redzējis skaistas, bet šitais ir brīnišķīgs. Šitais ir Bārenbrug Vital Duet. Šodien ir 16. jūnijas, un šis zālājs ir pļauts apmēram pirms 2 nedēļām. Tas ir Bārenbrug zālāja maisījums. Viņš te ir brīnišķīgs ar to, ka te ir gan baltais āboliņš, gan rekur milzīgas sarkanā āboliņa lapas, un rekur ir mīkslapa niedrauzene. Un ik pa brīdim kaut kur var arī ieraudzīt kādu airinīti. Ja? Un jā, vēlreiz pārliecinājums, ka tomēr tam pļaušanas laikam ir milzīga nozīme. Vakar ciemojāmies pie citiem saimniekiem, kuri nopļāva ļoti agri. Un tieši tā kā mēs to iesakām, viņi pļāva ap 20. māju kaut kad, un šeit ir pļauts ap 27. 28. kaut kādā tādos datumos, respektīvi nedēļu vēlāk. Un šeit zāle nevārpo. Varbūt kāda airinīte, bet principā mēs neredzam nevienu vārpu. Pasties, nav nevienas vārpas. Jā. Un tajos laukos, kur bija nopļauts ļoti saulaicīgi un pirmais pļāvums iegūts brīnišķīgā kvalitātē, tas būs labākais zāle, labākā skābarība tur noteikti būs. Ja? Bet tas otrs pļāvums būs bišķi ietekmēts. Nebūs tik augstas kvalitātes, tāpēc, kad izšauj vārpas. Tātad pagaidām es liecos domāt, ka tomēr tas pļaušanas laiks ir tas, kas nosaka, vai vārpas pēc pirmā pļāvuma niedrauzene izšaus ārā vai ne. Tomēr laikam jāuzmanās ar to pārāk agro pļaušanu. Tā man šķiet. Ko jūs domājat? Čau!